Ceturtais vingrinājums – matrjoška. Matrjoška ir Krievijas nacionālais suvenīrs, lelle, kurai iekšā ir aizvien mazākas lellītes. Šajā vingrinājumā pirmā matrjoška esi tu, nākamā matrjoška ir skats no malas, no iepriekšējā vingrinājuma, un trešā matrjoška būs vērotājs. Ja tev izdosies, varēs izlekt arī kā 4. un 5. matrjoška. Tas ir vajadzīgs, lai nepatīkamās un sarežģītās situācijās varētu paskatīties uz notiekošo no vairākiem skatu punktiem, vairākiem rakursiem, lai labāk izprastu situāciju. Iekārtojies ērti un aizsedz acis. Pagrozies, lai ķermenim ir ērti, lai nekas netraucē. Koncentrējies uz elpošanu. Dziļi ievelc elpu, uz mirkli to aizturi un lēnām izelpo. Ielpā ievelc vēsu gaisu un izelpā izpūt siltu. Vēlreiz dziļa ielpa, uz mirkli aizturi un lēnām izelpo. Ielpā ielpo mieru, atslābumu. Izelpā izelpo satraukumu, gaidas, nogurumu. Vēlreiz dziļi ielpo, aizturi un lēnām izelpo. Turpini elpot sev ērtā ritmā. Dodies uz savas dzīves ļoti laimīgu, priecīgu situāciju. Nokļūsti šajā situācijā un apzinies laimes un prieka sajūtu. Izjūti tās emocijas, kas tevi tur pārpilda. Piepildi sevi ar šīm jaukajām emocijām un sajūtām. Saproti, vai tā ir bērnība, skolas gadi, studiju gadi, pieaugušā dzīve. Sajūti, kas tev ir kājās, mugurā. Vari sev uzdot jautājumu, kas tie ir par apaviem, kas man ir kājās. Kāds apģērbs man ir mugurā. Pievērs uzmanību, kādi cilvēki tev ir apkārt. Kur tu atrodies, telpā vai ārā? Sajūti sevi fiziskajā ķermenī. Un tagad izkāp no sava fiziskā ķermeņa. Pavēro sevi no malas. Un tagad izkāp no vērotāja. Pavēro no malas ķermeni un vērotāju. Sajūti, kas izmainās. Ar ko atšķiras šī pozīcija? Kādas sajūtas ir, kad tu skaties uz ķermeni un vērotāju? Pamēģini izkāpt arī no 3. pozīcijas. Pamēģini izkāpt arī no 4. Cik tālu tu spēji izkāpt? Paskaidri, cik tālu sanāca izkāpt. Un tagad kāp atpakaļ.
no 5. 4., no 4. 3., no 3. 2. un 2. savā fiziskajā ķermenī. Tagad dziļi ieelpo, lēnām izelpo un ver vaļā acis. Un pastāsti, kā tev gāja.